Šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šinī reizē, šoreiz ir mēneša 5. nedēļa, es centīšos atbildēt uz tādiem biežāk uzdotajiem jautājumiem. Jeb šie jautājumi, kuri tipiski tiek rakstīti saistībā par ticību vai Bībeli, tradīcijām, ikdienas dzīves lietām un tam līdzīgi. Bet šoreiz es vairāk koncentrēšos tādām, arī varbūt vērtību lietām vai tādām lietām, kuras tipiski tiek prasītas jauniešu un ne tikai arī jauniešu vidū, un tāpēc šoreiz mēs parunāsim par lamāšanos, par tetuvējumiem, par to, cik bērniem būtu jābūt laulībā, par alkoholu un naudu un arī pāris citām lietām. Jā, tu droši vari uzdot arī savus jautājumus, un es cerētu vispār arī uz tādu lielāku atsaucību. Līdz šim nav bijusi tik liela atsaucība arī no jums klausītājiem, ko jūs vēlētos, un kā jums, vai tas ir saistoši vai nav tik saistoši, vai kādas tēmas jūs gribētu dzirdēt, bet noteikti es gaidītu no jums šo, tā kā noteikti uzraksti man arī kādus jautājumus turpmākiem šādiem raidījumiem. Apmeklējiet mājaslapu ej.uz/vērtību kompas. Jā, un šādas 5. nedēļas ir tikai pāris reizes gadā, vai 3-4 reizes gadā, bet, skatīsimies, to formātu noteikti arī mainīt, ja būtu vairāk jautājumu, bet līdz šim tas ir kā ir, un šos jautājumus es izvēlējos pats, spriežot pēc tās pieredzes, ko esmu dzirdējis, ko jaunieši bieži mēdz prasīt tieši saistībā ar dzīvesveidu. Bet pirmais jautājums tad ir par to, vai kristieši drīkst lamāties. Jo mūsdienās es dzirdu, pats esot arī jauniešu vidē un vienkārši kristiešu vidē, ka daudzi kristieši mūsdienās lamājas. Bet ko tad tieši saka par šo Bībele? Bībele saka diezgan skaidrus vārdus par mūsu runāšanu, un ir daudz raksturvietu, bet es izvēlējos kādas 5 raksturvietas, kuras ļoti skaidri šo raksturo. Viskaidrāk jaunajā derībā, man liekas, runā Pāvila vēstule Efeziešiem, un kādreiz tas arī mani ļoti uzrunāja, kad es šo izlasīju. Un tur teikts Efeziešiem 4. nodaļā, 29. pantā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Jā, tikai krietnas runas. 2. korintiešiem 12:20. Es baidos, ka es nākdams neatrodu jūs tādus, kādus es nevēlos, un ka jūs neatrodat mani tādu, kādu jūs nevēlaties. Ka tikai nav jūsu vidū ķildu, skaudības, dusmu, naida, apmelošanas, mēlnesības, uzpūtības un nekārtības. Un te Pāvils piemina dusmas, apmelošanu, naidu, ķildes, lietas, kuras arī mēs izsakām ar mūsu vārdiem. Sakām vārdi 15. nodaļa 1. pants. Miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu. Un skarbs vārds noteikti varētu būt arī lamu vārds. Kolosiešiem 4:6. Jūsu runa, lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Un sakām vārdi vēl 16. nodaļa 20. pants. Vīram tiek atmaksāts saskaņā ar to, kā viņa mute runājusi, un viņš tiek paēdināts ar viņa lūpu iegūtiem augļiem. Nāve un dzīvība stāv mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Un tu, protams, var skatīties vēl Jēkaba raksturvietas, ir psalmi, kas vēl runā, ir daudzas raksturvietas, bet tām visām ir kaut kas kopīgs. Tām visām ir kopīgs tas, kad mums jārunā labas lietas, ceļošas lietas, tādas, kuras neizraisa konfliktus, un tādas, kuras iedrošina, nevis izraisa ķildes vai ko citu. Un tāpēc es teiktu, tā no vienas puses, no šī visa teiktu, kad lamu vārdiem, daudz lamu vārdiem, biežiem lamu vārdiem kristieša dzīvē nevajadzētu būt. Tas nav tik ceļoši, tas asociē mūs ne ar pareizajiem cilvēkiem, teiksim tā. Tas rada vietu daudziem
pārpratumiem. Un tā nav tā labākā vieta, kur mēs varam nav labākā lieta, ar kuru mēs varam būt par gaismu citiem cilvēkiem. Un kāds varbūt teiks, jā, es vēlos tad lamāties, jo visi lamājas, un tad esmu viens kā no viņiem, bet no savas pieredzes, cik es esmu to piedzīvojis, tad, kad esmu vidē, kur cilvēki lamājas, tad tieši tas, kad es nelamājos un varu nelamāties, ir kā liela liecība priekš šiem cilvēkiem. Tad cilvēki arī domā, kāpēc es nelamājos. Bet šo visu sakot, lamu vārdiem un tādiem stingriem vārdiem ir sava vieta. Un mēs redzam Bībelē arī, kur Jēzus un citi cilvēki saka arī ļoti skarbus vārdus un pat vietām nolamājas. Mateja 23. nodaļa, 13. pants. Tur Jēzus saka, bet vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neejat iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas tur ieiet. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļi, jo jūs apriet atraitņu namus un liekuļojat ar garām lūkšanām, tāpēc jūs saņemsiet ļoti smagu sodu. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji jūs liekuļi, jo jūs pārstaigājat jūru un sauszemi, lai piegrieztu vienu cilvēku jūdu ticībai, un kad tas noticis, tad jūs padarāt viņu par elles bērnu, 2x ļaunāku, kā jūs paši esat. Wow, ne tie ir vārdi no sirds pateikti. Tālāk tās pašas nodaļas beigās saka, jūs čūsku noģu dzimums, kā jūs izbēgsiet no elles sodības. Ļoti skarbi vārdi, praktiski visa Mateja 23. nodaļa runā tikai uz farizējiem un saduķiem, kuri visdrīzāk arī dzirdēja šos vārdus. Lūkas 13. nodaļa, Jēzus arī saka, ejiet un sakiet šai lapsai, tas ir Heroda runā, redzi, es izdzinu ļaunos garus un dziedinu slimos šodien un rīt, bet parīt es būšu galā, vai būs beidziens. Un tas bija veids, kā raksturot Herodu kā viltīgu, izveicīgu un pat nevērtīgu sabiedrībā kā cilvēku. Tā kā tie bija Jēzus vārdi, apustuļi arī 13. nodaļa, bet Sauls, saukts arī Pāvils, svētā gara pilns, viņu uzlūkojas sacīja, ak, tu velna bērns, visas viltības un blēdības pilns, visas taisnības ienaidnieks, vai tu nemitēsies sagrozīt tā kunga taisnos ceļus. Redzi, tā kunga roka ir pret tevi, un tu būsi akls, un kādu laiku neredzēsi sauli. Un tūdaļ krēsla un tumsa apņēma viņu, un taustīdamies ap sevi, viņš meklēja, kas viņu vestu pie rokas. Tā kā Pāvils sauc cilvēks par elles bērniem, velna bērniem. Titam 1, jo daudz ir nepaklausīgi pļāpas un maldinātāji, visvairāk no apgraizītājiem, tiem ir jāizbāž mute. Viņi izposto veselas ģimenes, negodīgas peļņas dēļ, mācībdami to, kas neklājas. Šī liecība ir patiesa, tādēļ atspēko viņus it asi, lai ticībā kļūtu veseli. Nevis pieķeras jūdu pasakām un cilvēku priekšrakstiem, kas novēršas no patiesības. Un šeit Pāvils raksta Titam, saka, ka cilvēkus, viltus, sludinātājus, pļāpas, maldinātājus ir nepieciešams atspēkot, tiem ir jāiztaisa muteciet, un asi tas jādara. Un mēs redzam, kā Jēzus to darīja un kā Pāvils to darīja. Un tas piemērs ir, piemēram, Pēteris. Viņš uzlūko Ananiju un saka, kāpēc Sātans ir piepildījis tavu sirdi? Kāpēc Sātans ir piepildījis tavu sirdi? Vai vēl viens spilgts piemērs, šis būs pēdējais piemērs, Galatiešiem ir, kur Pāvils Galatiešiem 5. nodaļā, 12. nodaļā, viņš pauž neapmierinātību ar tiem, kas uzstāja, ka kristiešiem ir jābūt apgraizītiem, lai tiktu glābti. Un tad viņš saka, uz šo, man liekas, NIV tulkojums to pasaka labākā latviešu tulkojums, bet es pārtulkošu aptuveni, kā tur ir teikts, un tur saka, attiecībā šiem aģitātoriem vai šķēlējiem, es vēlos, lai viņi iet līdz galam un tiek izkastrēti. Viņi runāja par apgraizīšanu, saka, iet līdz galam un nogriežiet sev visu nost. Tas ir ļoti spēcīgs un skarbs izteikums, kas pauda šīs Pāvila dusmas par viņu uzstājību attiecībā uz apgraizīšanu. Un šeit es uzskatu, tas ir tāds mans viedoklis, bet mums kā kristiešiem būtu jābūt skaidrākiem un arī stingrākiem pret daudz ko, kas notiek pasaulē. Un īpaši pret viltus sludinātājiem. Daudz cilvēku jāaiziet no viltus sludinātājiem, bet neko nesaka, nepasargā citus. Bet tur mums vajadzētu būt ļoti
skaidriem vārdiem. Un nevis pret savu brāli, draudzē, vai kā tos mums vajag arī iedrošināt, vajag arī pamācīt, bet konkrēti tiem, kas saucas par brāli esam, bet nedzīvo kā brālis vai ved cilvēkus pazušanā. Un redzot šo visu, šos vārdus, kas tiek teikti, tad man rodas jautājums, vai Jēzum nebija svētais gars, ka viņš tā teica Pāvilam, Pēterim, bija, vai ne? Bija svētais gars. Bet reizēm liekas, ka mēs, kristieši, uzsvērsim tādu svētā gara augļu ideālu. Vīrieti kādam jābūt vai cilvēku vienkārši. Un viņš ir tāds, kurā pat Jēzus vai apustuļi neietilptu. Klus, miermīlīgs, visus mīl, pacieš visu, neizsaka nevienu skarbu, spēcīgu vārdu. Mēs redzam, pat Jēzus tāds nebija, apustuļi tādi nebija. Tad, ja viņiem bija svētais gars un viņi teica šīs lietas, tad es varētu teikt, ka labi, mums nevajag tāpēc lamāties, bet arī kā mēs, kristieši, varam teikt šādas lietas, ja tās ir vietā, ja tām ir sava vieta. Saukt cilvēks par sātana piepildītiem, par odžu dzimumu, par tādiem, kas neizbēgs ēles sodību, liekuļiem, laulības pārkāpējiem, slepkavām un tā tālāk. Visas lietas, ko Jēzus ir teicis un apustuļi. Protams, tas jādara visi mīlestībā, ir sava vieta visam, bet noteikti tās ir lieta, ko mācekļi un Jēzus darīja. Tā izpaudās arī viņu dzīvē. Labi, iesim tālāk. Tas bija tikai pirmais jautājums. Cerams, paspēšu visus pārējos. Bet otrais, vai kristietis drīkst tetovēties? Jā, šis jautājums man ir ticis jautāts arī vairākas reizes, un bieži es to redzu saistībā ar jauniešiem, ka tas tiek prasīts. Bet Bībelē ir tikai viena raksturvieta, kas par to runā. Un tā ir 3. Mūzes 19. nodaļa 28. pants. Un tur ir teikts par piemiņu mirušajiem, jums nebūs iegriezt zīmes savā miesā, net savās miesās iededzināt rakstus. Es esmu tas kungs. Un kā redzams, šī raksturvieta runā par piemiņu mirušajiem, un par griešanu savās miesās un par iededzināšanu savās miesās. Un saka, nebūs iededzināt savās miesās arī rakstus, kādus vai bībeles rakstus, bībeli. Un šis ir skaidrs aizliegums. Un to var attiecināt arī uz tetovējumu, bet tas nozīmē jebko likt uz savas miesas, kas dod piemiņu mirušajiem un kaut kādas raksturvietas vai rakstus iededzina. Un noteikti, es te teiktu arī, tas iet kopā ar pirmo bausli, kad nedrīkst attēlot Dievu vai Jēzu. Ja es attēlu, tad tas pārkāp pirmo bausli. Bet tas ir konkrētais, tas fragments, uz ko šis teksts balstās, vai par ko viņš runā. Un ir citi teologi, kristieši, kas uzskata, ka ir šis aspekts, bet arī vēl, ka konkrētā tetovēšanos, ka šī tinte sajaucas ar asinīm. Vai ka tas ietekmē mūsu miesu kaut kādā ziņā, kā nevajadzētu, un tādēļ arī uzskata, ka kristieši nedrīkst tetovēties. Un es teiktu vairāk arī, ka šis ir uz katra cilvēka sirdsapziņu. Bet svarīgāk ir jautāt, vai tas ir grēks vai nav tas grēks. Tas būs līdzīgi kā liela daļa no šiem jautājumiem, bet jautāt svarīgāk būtu, vai tas ir labi un vērtīgi, vai tev to vajadzētu darīt. Vienkārši padomāt, vai tev to tiešām vajag. Padomāt, ko tu likt uz savas miesas, ko tās zīmes nozīmē, un kā tas var ietekmēt arī tavu nākotni, un ar ko tevi cilvēku var asociēt. Un tā lieta ir, ka labi mūsdienās viņi paliek arī populārāki, bet bieži viņus nevar noņemt, vai viņi atstāja kaut kādas rētas arī pēc tam, un ir vienkārši darbi, kur tev var nepieņemt, tādēļ, ka tev ir tetovējumi. Un atkarības arī kur, uz sejas vai uz kakla, tie tādi gangu un grupējumu, pārsvarā atpazīšanās zīmes vai dažādi raksti, un nezinot, ko tur uzliec sevis, var iekulties dažādās nepatikšanās, bet es personīgi teiktu izvairies no tā, jo pārsvarā sāks ar vienu tetovējumu, un tad tas ir viss notetovējies, bet ja tas nav tā kā tās iepriekš minētās lietas, tas kaut kas cits, nezinu, puķīta tiek uztetot vai kas cits, tas ir uz katra sirdsapziņu, es uzreiz neteiktu, vai tas ir grēks, vienkārši jāpadomā, vai tas tiešām ir gudri. Nākamais jautājums ir, vai puisis ar meiteni vai sieviete vīrieti varbūt vienkārši labi draugi. Un tev ir bijušas vairākas sarunas, kur cilvēki teikuši, par šo vajag biežāk runāt arī, ka nereti daudzi cilvēki arī ļoti draudzējas, un ir savi riski tanī visā. Un es esmu šo kādreiz pieminējis, bet es, labprāt, pieminu šo vēlreiz, jo es neuzskatu, ka sieviete ar vīrieti var būt tikai draugi.
kādreiz šī draudzība vai nu vienam, vai nu otram pāraugs tālāk, citādākā noskaņojumā. Un parasti tas tā vienkārši notiek. Vienīgais izņēmums varētu būt kāds ģimenes konteksts vai, vecmāmiņa un mazmeita vai mazdēls un tā tālāk ģimenes kontekstā, bet ar svešiem cilvēkiem, es teiktu, ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Ir tīpaši ar tiem, kas ir jau precējušies. Un jautājums tad vairāk ir, kādēļ tev ir nepieciešama tik to draudzība ar kādu no pretējā dzimuma? Vai tu kā vīrietis nevari runāt ar citiem vīriešiem? Vai tu nav ar viņiem nekā kopīga? Vai sieviete ar citām sievietēm? Tas liecina kaut ko daudz dziļāku, ja tev ir grūti pašam būt kopā ar savu dzimumu, kontaktā ar savu dzimumu. Tie varbūt, vai tu apsaipti sagaidi, ka šīs attiecības pāries kaut kur dziļāk. Varbūt tā ir tāda vēlme, kura tevī ir. Bet ir svarīgi saprast, ka visas laulības pārkāpšanas nenotiek pēkšņi. Un cilvēki nekad nedomā precoties, es pārkāpšu laulību ar šo meiteni vai vispār pārkāpšu. Bet tas viss izriet no ciešas draudzības. Un tas vienmēr sākas emocionāli. Tas emocionāli pirmais. Un daudzi neuzskata, ka tas notiks. Un tāpēc ar to ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Un es teiktu, nav gudri. Tas vienkārši nav gudri ilgi draudzēties, runāt ļoti intīmas lietas, daudz laika pavadīt kopā, smieties, lūgt vienam par otru. Tas ir vietas, kur jūs varat ļoti satuvināties, un tad pēkšņi arī te pašlaikā satuvinies vienu cilvēku, tu visdrīzāk atsvešinies ar citu. Un tad var satuvināties ar kādu citu cilvēku un atsvešināties ar savu sievu vai savu vīru. Tā kā no tā es noteikti teiktu izvairīties un uzmanīties cik vien iespējams. Un jo tā lieta ir arī pavisam garīgi, ka sātans nesnauž, un viņš meklē veidus, kā iznīcināt ģimenes un draudzības. Tā kā tas viņa mērķis izgāzt veselīgas ģimenes, un es vienkārši ieteiktu katram atrast kādu sava dzimuma draugu. Kādu vai nu vīrieti, sievieti no sava dzimuma, kur jums kopīgas intereses, kur jūs varat arī atklāti izrunāties viens ar otru, un šī draudzība jums būs uz visu dzīvi, un sievai nebūs jābaidās, vai jābūt kontrolēšai, vai jāskauž, bet tev būs savs draugs, un tā sieva varbūt cita draudzene, jūs varat pamainīties, vai ar vienu vakaru viens iziet ārā, tad to sieva var iziet ārā, bet tas būs daudz vērtīgāk priekš jums kā pāra, un daudz mazāk raižu būs par šo otru cilvēku. Un tad turpinot šo tēmu par ģimeni, nākamais jautājums, cik daudz bērniem būtu jābūt laulātajiem pārim. Un tas nereti ir paceļas par jauniem pāriem, kas apprecās, un tad jautā šo jautājumu, cik jābūt, vai citiem kompleksi, ka viņiem nav, vai vajadzētu būt vairāk un tā. Un kādreiz dzirdēju diskusiju, kur tika jautāts dažādu konfekciju pārstāvjiem. Šis jautājums neviens nevarēja īsti atbildēt, izņemot Jūds. Un Jūds teica, ka vismaz 3. Un tad viņi prasīja, kāpēc? Kā tur tādu precīzu ciparu nosaukt? Un tad viņš atbildēja, sakot, ka no 3 sākas vairošanās. Tikai tad cilvēks sāk vairoties. Un tas atsaucas uz pirmo pavēli, kas ir dota cilvēka cei, tā ir pati pirmā pavēle, un tā ir augļojieties un vairojieties, un tā sakot, piepildiet zemi, un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā, un putniem gaisā, un katru radījumu, kas rāpo pa zemi. Un zem 3 bērniem tā nav vairošanās. Tad demogrāfija stagnē vai nu samazinās. Un tā, diemžēl, patiesība, un cilvēki var arī nomirt, tad viņi samazinās vēl vairāk. Bet, ja visiem ir 2, tad demogrāfija stagnē, tā neaug. Protams, ir cilvēki, kuriem nevar būt bērni, un citi uzskata, varbūt kā citā reizē mēs varam par kontracepciju parunāt, bet citi uzskata, ka jo vairāk, jo labāk. Kaut 20, dodiet visus iespējamos līdz nāvei, vienkārši taisam bērns. Un te es teiktu arī, sava patiesība ir abās šīs lietās. Ir cilvēki, kuri saka, ok, vismaz 3, mēs pildam arī šo doto uzdevumu, ceļam Latviju arī un tā tālāk, un dažādi bonus no tā visa nāk. Bet es teiktu, šis ir atkarīgs no katra pāra. Un ja tev liekas, ka jums kā pārim vai topušiem, ka jūs nezināt, cik jūs varēsiet panest vai nepieciešama pauze, es teiktu, tad, ok, paņem pasies, Dievs dos arī, vai redzēs, kā vajadzīgs, es neuzskatu, ka jātaisa tik, cik var. No katram pārim ir savas robežas, bet no otras puses es vēlos iedrošināt jauniešus, kas jūs esat precējušies vai domājat precēties, es vēlos jūs iedrošināt, kļūstiet par vecākiem.
protams, tikai laulībā. Jo jūs tāpat zinat, ka kādreiz jūs būsiet vecāki. Un es dzirdu nesapienu mākslinieci, kur arī gāja pēc karjeras, pa karjeras kāpnēm, neatceros, kā viņi tagad sauc tieši, bet viņai pirmais bērns pieteicās 52 gadu vecumā. Un tad ir grūti tādā vecumā gan nesāt bērnu un tad rūpēties par viņu, ka tu jau pats paliec tik vecs, un tā jaunības gadi jau ir pagājuši garām, ka tu vislabāk varētu tieši rūpēties par saviem bērniem. Bet es varu teikt, es kā vīrs pa īstam sāku pildīt savus pienākumus vai apzinājos savu atbildību tikai tad, kad es kļuvu par tēvu. Vismaz man notika tāds switch, tāda maiņas smadzenēs, kad es kļuvu par tēvu. Un ir jāsaprot, tas tāpat notiks kādreiz. Un kādēļ gaidīt 15 gadus, 20, sēdēt, neko nedarīt, un jo vecāki mēs paliekam, jo paliek grūtāk. Paliek daudz vairāk lietas, jā, tas atsevišķs raidījums pats par sevi, bet tas var teikt iedrošināt jaunieši, jā, uzņematies to, uziet izaudziem bērnus, viņi jums izaugs, un jūs vēl būsiet spējīgi darīt lietas. Būs daudz iespēju, tas ir daudz īpašāk arī. Bet daļa no jums, ne visi jūs esat precējušies, ne visi varbūt no jums varat iegūt bērnus, un es to saprotu. Dzīves ir dažādas, varbūt vēl 1, un 30, varbūt 40, tur neesi precējies. Katram ir savs ceļš ejams. Un es to saprotu, tas nav visiem vienādi, bet svarīgi ir saprast, ka bērni ir svētība no Dieva. Un daudzi jaunieši mūsdienās to tā neuztver. Un tas ir skumji, un tas ir žēl. Mani bērni, piemēram, dod man daudz prieka par spīti grūtībām, tiem upuriem, kas ir Jānis, bet tas ir arī iemesls, kāpēc es ilgojos būt mājās. Man ļoti patīk mana ģimene. Un tiem pāriem, kuriem varbūt nav bērnu, es vēlos varbūt iedot tādu opciju, ka jūs varat apsvērt arī adopciju, jo tā ir tāda tiešām arī lieta, par kuru ir svarīgi arī padomāt, parūpēties par tiešām bērniem, cilvēkiem, kuri uzauga bez vecākiem, bet katram pārim uzticētas citas lietas. Un varbūt jums nevar būt bērni, bet jums ir finanses, un jums ir iespēja adoptēt. Jums ir laiks, jums ir iespēja, vai jūs varat atbalstīt ģimenes vai kalpot garīgi, audzinot citus garīgos jauniešus un bērnus, kalpojot, piemēram, svētdienas skolā, un tā tālāk. Bet galu galā, piemēram, Pāvils vēlējās, lai visi būtu kā viņš, neprecējušies un bez bērniem, tikai kalpot evaņģēlijam. Bet mēs redzētu, tad arī kristietība ar laiku varbūt izmirtu, ja nebūtu bērni, bet katram ir savs aicinājums. Pāvils, viņš bija viens, viņam nebija bērnu, Jēzum arī, zinām, nebija bērnu, daudziem sekotājiem Kristus nebija bērnu, nebija ģimeņu, viņi nodeva Kristum, un citi ir ielikti audzināt lielas ģimenes, un tas ir atsevišķs uzdevums, un tas ir ok, tas arī ir ok, un Dievs var jūs lietot katru savā vietā. Bet par šo jautājumu mēs varētu citreiz parunāt arī vairāk. Ja tas tevi interesē, tad droši uzraksti man. Tad nākamais vēl jautājums. Man liekas, ka vēl tad 2-3 jautājumi pamēģināsim izrunāt viņus. Ir vai kristiešiem ir jādod viss savs īpašums nabagiem? Un šo arī bieži netiek sludināts, nedzirdams prediķus par to, ejiet, dodiet mantu nabagiem, palīdziet nabagiem, bet tas nereti paceļās jauniešu vidū. Un dzirdot šo, es nezinu, kas raisās jūsu sirdīs, bet parasti mūsu sirdis paliek tādas neumilīgas. Un Jēzus, runā par rūpēšanos par nabadzīgajiem, Bībele par to daudz runā, un mēs lasām arī, kā agrīnie kristieši daudzi pārdeva savus īpašumus un dalīja visu, kas viņiem bija. Bet Jēzus īsti nepavēl mums konkrēti, man liekas, ka nekur pārdot visu. Mēs zinām, viņš pavēl to bagātajam jauneklim, taču tas ir tāpēc, ka viņš bija pieķēries šai mantai. Bet tas, ko Jēzus mums gan pavēl, ir neuzkrāt mantas šeit, bet uzkrāt garīgu mantu debesīs. Un tas ir tas svarīgākais. Un, teiksim tā, būt turīgam pašam par sevi nav grēks. Bet tas, ko Bībele saka, bet tieksme pēc bagātības, tas gan ir grēks. Un no tā ļoti, ļoti jāuzmanās. Un es neuzskatu, ka visiem ir jābūt mācītājiem, katram ir savs aicinājums. Pie tās arī esmu pieskāries, citi ir aicināti kā būt mācītāji, bet ja Dievs tevi ir, piemēram, svētījis ar biznesu, vai kādu uzņēmumu, vai vienkārši tev ir labs darbs, tad super. Bet tad es gribu teikt arī kalpo ar to, jo Dievs tevi ir svētījis. Un tad es gribu teikt ne tikai visu atdod nabagiem vai ziedo, bet, piemēram, ja tev ir uzņēmums, tad nodarbini kristiešus, svētiet to savējos kristiešus, dod viņiem priekšroku, vai atbalsti kristiešu organizācijas,
un draudzes dažādos veidos, piedaloties projektos, festivālos, vēl kaut kā atbalstot viņus. Un mēs redzam jaunajā derībā vairākus piemērus, kur cilvēki atbalstīja Pāvilu un citus sludinātājus, un ka viņi nebūtu varējuši kalpot, ja nebūtu bijuši šie cilvēki. Un romiešiem 16. nodaļā mēs lasām piemēram par Fēbi. Un tur Pāvils raksta par Fēbi, kas kalpoja Kenrijas draudzē, un viņš saka, uzņemiet viņu iekšā kunga, kā svētajiem klājas, un palīdziet viņai, ja viņai kādā lietā ir vajadzīgs jūsu atbalsts, un arī viņa daudziem ir bijusi par aizstāvi. Palīdziepšu, un raksta arī man pašam. Un tad konkrēti cilvēki uzskata, viņa kalpoja viņiem finansiāli. Vai, piemēram, tās pašas nodaļas tālāk, Pāvils sveicina Gaju un saka, mans un visas draudzes nama tēvs. Un tad mēs redzam, ka viņš bija visdrīzāk turīgs un uzņēma šo romiešu draudzi savā namā. Viņam bija liela māja, viņš bija viesmīlīgs cilvēks, un viņš uzņēma tur šo draudzi. Viņš saka, sveiciniet nama tēvu, kurš uzņem mūs. Lidija, apustuļu darbu 6. nodaļā, arī uzņēma Pāvilu savā namā, un viņš tur varēja braukt pie viņas, kad bija, vai braukt, vai jāt, vai staigāt, bet varēja tur būt un varēja uzturēties. Viņam vienmēr bija naktsmītnes, un viņš arī sveicina Lidiju, pateicās viņai, ka varēja palikt pie viņas. Un Dieva valstībai ir nepieciešami kristieši. Protams, kristieši, bet kristieši, kuri ceļ un būvē lietas, kuri ceļ skolas, izdevniecības, arī uzņēmumus, atbalsta misionārus un citas lietas, lai veicinātu Dieva valstību. Un es teikšu tā, jo neatkarīgāki mēs būsim kā kristieši, ja mums būs viss savs, teiksim tā, arī draudzē, katrs ir nodarbojas ar ko savu, jo grūtāk mūs būs ietekmēt, un jo vairāk mēs varēsim panākt Dieva valstībā. Un daudz kur Bībelē tieši tas, ka cilvēkam ir savs nams un vīna dārs tiek atspoguļots kā svētība arī. Un tas, ko Bībelē saka, ir, lai mēs uzmanamies no mankārības pēc tieksmes, pēc naudas. Un galvenokārt, nevis vienkārši lai palīdzētu citiem, bet citi, protams, ar to aizbildinās, manai kalpošanai vajag tur, nezinu, cik tur miljonus vai ne. Jautājums, jā, tiešām vai tā ir tava kalpošana, vai tu to šķied savās iekārēs. Un tas ir jāuzmanās. Bet ir svarīgi, tā, kad arī jums uzņēmējiem, un kas jūs strādājat ietekmīgos darbos, ir jāatcerās, vai tu neieslīgsti kompromisos, vai tu neesi iekārtojies uz ērtu dzīvi, lai paturētu savu mantu un lietas, un ja tev ir pārāk dārga māja, pārāk dārgas mašinas, un tu nevari vairs paust savas kristīgās vērtības, tad tas parādās daži jautājumi. Vai tas ir tas, uz ko mums Kristus ir aicinājis. Un te vienkārši mums kā kristiešiem ir jābūt modriem un skaidriem, un jābūt gataviem arī atteikties no šīs mantas, ja tas būs nepieciešams. Un tīpaši, jo vairāk mums ir dots, jo vairāk arī atprasīs no mums debesu pēc tam tiesas dienā. Tā kā to arī jāuzmanās, ar to ir daudz svētība, bet arī daudz darīt ļauna. Tā kā jā, tas īstumā arī par šo jautājumu. Tad 6. jautājums ir, vai kristieši drīkst lietot alkoholu? Un šis arī tad pēdējais jautājums. Centīšos to paspēt, bet jā, par šo arī, jā, to ir tas, jā, tad par alkoholu. Man kā luterānim šis jautājums nekad nav licies kontroversiāls vai kā aizliegums, bet es zinu, ka visur nav tāds uzskats kā man. Bet šo jautājumu konkrēti es nevēlos attiecināt tikai uz alkoholu, bet uz visu. Jo it viss var mums būt par slazdu. Neviens nesaka, vai kristieši var iepirkties. Daudz iepirkties. Par to nerunāju, ne? Vai runāju par iepriekšējo tēmu, ja, par naudu. Vai daudz, jo tikpat labi daudz cilvēku dzīves tiek iznīcināts no iepirkšanās atkarībām, tāpat kā no alkohola atkarības. Cilvēki paliek nabadzīgi, paņems kredītus, un tā tālāk, vai ne? Un šis ir tāds daudz vispārīgāks jautājums. Tas jautājums par kristieša to brīvību. Kāda brīvība ir kristietim? Bet es centīšos no sākuma atbildēt šo jautājumu par alkoholu. Parasti ierobežojumi tiek likti ar labu mērķi. Tie tāpēc, lai mūs pasargātu. Jo katrai lietai, kurai mēs sevi atveram, caur to ir iespēja sātanam mūs nākotnē kārdināt. Un Bībele mūs ļoti tādēļ brīdina no pārmērīgas alkohola lietošanas, un ir saprotams, ka cilvēki tādēļ redz to ļaunumu, kas ir ticis nodarīts tādēļ, un uzliek rāmi, un saka, nedrīkst vai labāk nelietot. Bet ir tad raksturvietas, kuras
runā par alkoholu, un tad cilvēkam rodas jautājums, jā, vai tas ir slikts vai labs. Un es vēlos to tad bibliski iziet bišķi cauri, un tad pēc tam pateikt arī kādu savu viedokli. Bet no sākuma mēs paskatīsimies raksturvietas, kuras ir, teiksim tā, par alkoholu. Un citi tad runā, jā, tas ir atšķēdīts, vai tā ir sula, šā vai tā. Es neteiktu, ka tā ir sula, es šim nepiekrītu. Man liekas, ka Bībele skaidri runā par vīnu, un visur, vai par alkoholu, viņi tad runā stipri dzērieni, apreibinoši dzērieni, un pat ja viņi bija atšķēdīti, viņi tāpat bija alkoholiski. Bet par alkoholu. Pirmkārt, tas ir Jēzus pirmais brīnums, vai viņš pārvērta ūdeni vīnā. Tas jau diezgan skaidri arī to pasaka, bet arī Lūkas 7. nodaļā, tur skaidri tiek pateikts, Jēzus saka, jo nāca Jānis Kristītājs, neēda maizi un nedzēra vīnu, un jūs sacījāt, viņam ir ļauns gars. Nāca cilvēka dēls, ēda un dzēra, un jūs sakāt, redzi, šis cilvēks ir negausis un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Tā kā Jēzus šeit pats pasaka, ka viņš dzēra vīnu. Mums jāsaprot, ka katrā paskās svētkos, viņi katru gadu dzēra arī vīnu mājās. Pāvils iesaka Timotejam iedzert vīnu priekš viņa vēdera kaites. Un vēl vecā derība runā par alkoholu kā lietu sirds priekam, kā cilvēku priekam, par to runā 104. psalms, un Salmans mācītājs 3 reizes to apstiprina un uzsver, ka dzīvi drīkst arī baudīt un pateikties par lietām. Piemēram, tiek teikts, ka tā es atzinu, ka cilvēkam nav nekā labāka, kā priecāties un labi justies savas dzīves laikā, pievienodams tam tomēr atzinumu, ka tā tomēr ir Dieva dāvana. Ja cilvēks, neraugoties uz nepārtraukto sava mūža piepūli, tomēr ēd, dzer un nereti pat dzīvi arī bauda. Tā kā šīs vairākas tāds raksturvietas, kuras saka, ka kristietis var arī priecāties savā ziņā par dzīvi. Un Timoteja vēstulēs Pāvils raksta Timotejam saka, ka gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām. Un tad, viņi padosies meļu liekulīgiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ir kauna zīmi iededzināta. Un tad tie aizliedz doties laulībā, pavēl atturēties no barības vielām, ko Dievs ir radījis, lai ticīgie un patiesības atzinēji saņemtu tās ar pateicību. Jo katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību, jo svētumu tam piešķir Dieva vārds un lūkšana. Daži runāt par ēdieniem, bet es domāju, tas varēja iekļaut arī dzērienus. Bet cik es šeit lasu un redzu, ka pats par sevi alkohols un visas citas lietas, kuras radīts, nav ne labas, ne sliktas. Izņēmums, protams, ja tas ir Bībelē konkrēti teikts, ka tas ir grēks, bet par to, ko nav teikts grēks, saka, tas nav ne labs, ne slikts. Jautājums ir, kam tās lieto, vai tās cilvēku kalpina, vai tas ir šo lietu kalps. Un atkal, vai Jēzus grēkoja? Vai Jēzum nebija svētais gars, jo viņš pats alkoholu lietoja, un daudzas citas lietas arī, teiksim tā, viņš baudīja arī augļus un ēda ēdienus un visu pārējo. Bet ja tu savā sirdsapziņā uzskata, ka tas ir grēks, tad ok, tas ir ok priekš tevis, tad katra sirdsapziņa jautājums, bet tas, ko es gribu teikt, bet neesi par ātru nosodīt citus, kuri tā nedomā. Jo pēc Bībeles skatoties tā nevaru teikt uzreiz, ka tādēļ vienkārši alkohols ir grēks. Bet Bībelē, es negribu palikt šeit, es gribu būt skaidrs abos virzienos, ir daudzi aizliegumi un brīdinājumi par šo. Un Efeziešiem 5 stāv rakstīts, neapreibienieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. To arī spriedz, ko tad nozīmē šī apreibināšanās ar vīnu. Galatiešiem stāv rakstīts, bet zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, un tad dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, esmu agrāk sacījis, tiek tāds lietas dara, neiemantos Dieva valstību. Un te konkrēti domāt, kārtīga ballēšanās, kārtīga pieliešanās, jo mēs zinām, apstuļi paši lietoja alkoholu, bet visdrīzāk ne tādā mērā. 1. Pētera 4. nodaļa, jo pietiek, ka pagājušā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās, vīna, skurbumā, dzīrēs un nosodāmā elku kalpībā. Jā, tā kā šīs tās raksturvietas, kuras mūs brīdina, no šī to ir arī vairāk, to ir vēl, bet
tas ir skaidrs, jā, Latvijā mums ir milzīga problēma ar alkoholismu, bet bibliski skatoties nevar teikt, ka tas uzreiz pats par sevi ir grēks. Bet katram pašam ir jāizvērtē, kas viņa sirdsapziņu kalpina un kas nē. Un gadījumā, ja mēs ķeramies pie alkohola, lai aizbēgtu, vai tas sāk mūs kalpināt, tad no tā ir jāatsakās. Un es zinu cilvēkus, kuri slikti panes alkoholu un tādēļ izvēlas to nelietot. Un tas ir ok. Un ja tu netiec galā ar alkoholu vai sāpini citus caur šo, un tu dzirdi šo, ko es saku, un domā, es iešu tagad vēl dzeršu, iešu piedzeršos, tad beidz to darīt. Izmet to visu ārā. Tas tevi kalpina, tas par sliktu, un tu ved cilvēkus postā, cilvēki cieši tevis dēļ. Un ir skaidri saprast šo robežu, ja tu nevari panest, izmet to ārā, lūdzu Dievu, lai viņš dod brīvību no šī visa. Bet par šo jautājumu runājot, te jautājums ir par moderāciju. Par moderāciju visās lietās, un būs, nezinu, lietas, pārtikas, hobi, vienalga, kas tas būtu, par ko Bībele nerunā pat bieži. Bet ir svarīgi saprast, vai tas mūs kalpina vai nē. Un te kristietim ir brīvība, Pāvils saka, viņam der visas lietas, bet jautājums ir, vai vajag visas lietas, vai tās ir nepieciešamas. Un te pašam ir sevi jāizvērtē, bet, kā es saku, es neuzskatu, ka alkohols ir tādā ziņā tāds ļaunums, kā nereti varbūt tas tiek teikts, bet tas ir jāizvērtē katram sev pašam, un noteikti jāuzmanās jāizvērtē arī pēc savas sirdsapziņas un savām spējām. Bet, ja tev ir vēl kādi jautājumi citiem raidījumiem, tad droši iesūti savus jautājumus. Apmeklēt mājaslapu e.uz/slīpsvītra vērtību kompas. Paldies, ka klausies šo raidījumu, un droši arī nosūtīt to citiem padalīties, ja tev šis raidījums interesē. Labi, lūksim vēl noslēgumā. Paldies, Dievs, par šo iespēju dalīties, un es lūdzu, lai šīs atbildes būtu ceļošas un iedrošinošas, un lai mēs, kristieši, varētu dzīvot brīvībā un ar prieku un ar pateicību par visu, ko tu esi radījis, un ar ko tu mūs arī svētī. Un es lūdzu, lai mēs tiektos pēc debesu valstības it visā, un pēc lietām, kuras tevi interesē, Dievs. Un es lūdzu, lai mēs varētu sludināt, nest gaismu un aiziet no šīs zemes labu darbu padarījuši, Dievs. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.